Izstāsti Latvijai. Esiet sveicināti Izstāsti Latvijai skatītāji! Tuvojas vasaras īsākā nakts. Tas ir laiks, kad mēs sumināsim Jāņus un Līgas. Galds uzklāts, dzēriens ieliets, bet kamēr gatavojamies, noskatāmies raidījumu. Paldies par raidījumu atbalstu Airify. Limfodrenāžu zābaki jūsu atpūtai un veselībai. Ieskaties Airify LV. Izstāsti Latvijai. Mums dāmām pēc garas darba dienas bieži vien ir noguruma sajūta, pietrūkst kājas un ir enerģijas trūkums. Kā tad mums dāmām pēc 40-50 var palīdzēt limfodrenāžas zābaki Airify? Par to mēs šodien aprunāsimies ar Artūru no Airify. Sveiks, Artūr! Sveika! Pirmām kārtām tā jau būs tūskas mazināšana. Ar limfodrenāžu efektīvi tiek izvadīti visi šķidrumi un samazinās tūska gan kājās, gan rokās, gan arī sejā. Numur 2 tā būs imunitātes uzlabojums. No tā, ka tiek veicināta asins cirkulācija, uzlabojās arī limfocītu cirkulācija. Tie efektīvāk spēj cīnīties ar vīrusiem un līdz ar to arī uzlabos mūsu kopējā veselību un imunitāti. Detoksifikācija arī ķermenim, tā sakot, veicot limfas atteces regulēšanu, uzlabojot cirkulāciju, uzlabojās arī un pātrinās visu toksīnu izvadīšanu. Kā ir ar celulīti, kas uztrauc mūsu dāmas? Tieši tā, ne tikai celulīts, bet arī jau nopietnāks problēmas kā lipedēma, kas ir tauku veidošanās zem ādas. Edēma tā vispār ir tā kā tūska. To viennozīmīgi tas ir viens no tādām galvenajām specifikām, uz ko limfodrenāžs fokusējās, varētu pat teikt tā, gan profilaktiski, gan tad jau ir teiksim, limfodrenāžs procedūras veikts, var pamanīt, ka celulīts samazinās. Pēc cik ilga laika es jutīšu to rezultātu? Pirmais ir momentānais efekts, ko cilvēks ieraug uzreiz pēc 30 minūtēm jau. Tā ir kāju tūsku samazināšana. Ar laiku, ko mēs pamanīsim, būs ādas uzlabojumi un kopējais enerģijas pieplūdums, un tādā garākā termiņā tur jau ir tiešām ļoti medicīniski, teiksim, ieguvumi, kā profilakse pret asinsvadu aizkaļķošanos, jeb aterosklerozu un kopējā kardiovaskulārās sistēmas uzlabošana. Cik saprotu, tā ir arī medicīniska ierīce. Mums ir medicīnas certifikāts no 2020. gada, reģistrēts gan Eiropas Savienībā, gan, protams, arī Latvijas zāļu valsts aģentūrā. Ar kādām finansiālām izmaksām man jārēķinās, iegādājoties Airify? Es domāju, ka uz to jāskatās ir tā, ka mūsdienās cilvēki, kas pazīst limfodrenāžu, lielākoties dodas uz procedūrām. Par vienu procedūru viņi vidēji maksā varbūt reģionos 15-20 eiro, Rīgā 30-40-50 eiro par vienu reizi. Un parasti tas ieteicamais kurs ir vismaz 10-12 reizes. Tad faktiski ar 1-2 kursiem jūs jau būsiet atpelnījuši šo te ierīci. Bet tie iegumi, ko jūs iegūstat, ir ne tikai lietosiet jūs, bet visa ģimene, ne tikai viens kurs, bet mūža garumā. Jūs iegūstat elastību, laika elastību, ka jūs varat lietot no rīta vai vakarā. Un galā jūs iegūstat arī privātumu. Tā ir tikai jūsu ierīce, ko tikai jūs lietojat savās mājās. Jums nav jādodas kaut kur citur, jāpārģērbjās. Jūs to darat savērtā laikā, savērtā vietā un ieguldījums savā veselībā, kas atmaksāsies ļoti ātri. Tātad ieguldījums veselībā, laikā un arī finansiāli. Absolūti. Un kas ir būtiski, limfodrenāžas zābaks Airify varēs lietot visa ģimene. Ideāli. Izstāsti Latvijai. Mīļie pacienti, kolēģi un draugi! Vasaras saulgrieži ir laiks, kad daba ir pilnbriedā, bet mēs varam uz mirkli apstāties, lai novērtētu svarīgāko veselību, ģimeni, draugus un kopā būšanu. Dīnsbergas klīnikas vārdā vēlam jums priecīgus Līgosvētkus un saulainus Jāņus, lai svētku ugunskurs nes spēku un enerģiju, lai vainagi dod veiksmi visam gadam, lai kopā pavadītais laiks rada skaistas atmiņas un prieku, lai veselība, miers un priecīgi svētki, lai priecīgi Līgosvētki un lustīgi Jāņi. Izstāsti Latvijai. Dīnsbergas klīnikā jūs gaida profesionāli ārsti, kas parūpēsies par jums ikdienu. Noskaties video un uzzini savu veselības recepti.
Internets mūsu klīnikas komandā ir nepieciešams, jo ir ļoti svarīga kompleksa pieeja sievietes veselībai. Vispār ne tikai sievietes, vispār pacienta veselībai. Un ļoti bieži ir tā, ka pacienti menopauzē, bet pirms menopauzē atnāk uz vizīti pie ginekologa, bet mēs redzam pēc analīžu rezultātiem, pēc sievietes sūdzībām, pēc izmeklējumiem, mēs redzam, ka viņai ir ļoti daudz veselības problēmu. Un, lai šo visu, ja tā var teikt, bildi saliktu kopā, mums ir nepieciešams ārsts internists, jeb ārsts terapeits, kurš paskatās uz pacientu kopumā. Mēs redzētu to kopējo bildi, lai mēs saprastu, kas tad īsti ar pacientu notiek. Ārsts internists ir speciālists, kas nodarbojas ar iekšējo orgānu slimībām, un bieži vien tā ir vislabākā izvēle pacientam, kuram parādās kādas jaunas sūdzības, kas varētu liecināt par šo iekšējo orgānu slimībām, bet pacients īsti nezina, pie kā doties, jo bieži vien šie simptomi ir nespecifiski, piemēram, nespēks vai vājums vai svāra zudums. Šiem simptomiem varētu būt vairāki cēloņi, kā arī parādoties kādam konkrētākam simptomam, piemēram, klepumu. Pacients bieži vien izvēlas ārstu intuitīvi un visbiežāk dodas pie pneimonologa, ja plaušu ārsta, bet īstenībā šiem simptomiem var būt ļoti daudzas slimības par iemeslu, kas nebūtu nevienmēr saistītas ar plaušām. Un ārsts internists izvērtē šo veselības stāvokli kopumā, ievācot papildu informāciju par simptomu, izvērtē iespējamos cēloņus un arī nozīmē paralēli izmeklēšana, kas ietver vairāku orgānu izvērtēšanu. Pacientam izmeklēšanas ceļā var būt nepieciešami dažādi izmeklējumi, kas ietver gan asins un urīna analīžu nodošanu, gan radioloģisko izmeklēšanu. Mūsu klīnikā ir pieejama vispārēja ultrasonogrāfija, arī asinsvadu pārbaude, kā arī nepieciešamības gadījumā jūs tiksiet novirzīti pie kāda šaurāka speciālista. Pie mums ir pieejami ginekologi, endokrinologi, dermatologi, ķirurgi, arī traumatologs. Savā darbā es lielu uzmanību veltu tieši slimību profilaksei, lai saglabātu pacienta veselību pēc iespējas ilgāk. Sarunas laikā mēs identificējam katram pacientam individuālus riska faktorus, un atbilstoši šiem faktoriem arī pacients tiek novirzīts gan uz izmeklēšanu, gan arī viņam tiek sniegtas rekomendācijas, kā šos faktorus novērst. Par rītdienu jāsāk domāt jau šodien, un, protams, labāka izvēle ir nodarboties ar slimības profilaksi un veselības saglabāšanu vēl pirms simptomu parādīšanās, lai justos labi un pilnvērtīgi ilgus gadus. Mīļās dāmas, svarīgi ir rūpēties par savu veselību, īpaši premenopauzes un menopauzes periodā. Gaidīsim jūs pie mums Dīnsbergas klīnikā. Izstāsti Latvijai! Mīļās dāmas, mēs visas vēlamies būt skaistas un iekārojamas, bet dzīvē viss ir savādāk. Šodien viesojamies Intas Dīnsbergas klīnikā, lai tiktos ar ginekoloģi Dinu Aldiņu, kas mūs iedvesmo jaunām pārmaiņām. Atrodi arī savu ginekologu. Šodien mēs parunāsim par tēmu urīna nesaturēšana sievietēm. Tā ir diezgan bieži sastopama problēma, kas ļoti pasliktina dzīves kvalitāti sievietēm. Un visbiežāk tas notiek pēc dzemdībām. Pēc PVO datiem 70% sieviešu pēc dzemdībām ir dzimumorgānu noslīdējums, bet tikai 30% ir tā saucamā slodzes urīna nesaturēšana. Bet tam ir risinājums. Un risinājums ne tikai biksīšu ieliktnīši, bet arī gan medikamentos, gan risinājums ar tā saucamo lāzeru procedūru. Ja mēs runājam par lāzeru terapiju makstī, tad tas ir brīnišķīgs ārstēšanas veids, jo viņš ir nesāpīgs, tas ir nekaitīgs un, kā es skatos, ar ļoti labiem rezultātiem jau pēc 4 nedēļām no terapijas brīža. Protams, rezultāts nekad nebūs uzreiz, bet 4 nedēļu laikā aktivizējās tādas šūniņas, kas mūsu organismā ir fibroblasti, kas sintezē kolagēnu. Un līdz ar to maksts gļotāda paliek tvirtāka, uzlabojās asinsrite, līdz ar to lubrikācija. Maksts arī gan vizuāli, gan arī sašaurinās, līdz ar to
uzlabo arī seksuālās attiecības. Mīļās meitenes, nāciet un risināsim jūsu problēmu ar mūsdienīgām ārstēšanas metodēm, lai jūs būtu veselas, smaidīgas un laimīgas. Izstāsti Latvijai! Arī vasarā neaizmirstam par kāju vēnu veselību. Dodamies uz doktora Jura Rīta vēnu klīniku. Sveicināti! Es esmu doktors Juris Rīts. Jūs esat laipni gaidīti manā klīnikā Juglā, Brīvības gatavē 410. Mēs saviem pacientiem piedāvājam izmeklēšanu un ārstēšanu. Lai atrisinātu pacientu sūdzības, ļoti būtiska sadaļa ir kvalitatīva diagnostika. Kad tā veikta, mēs piedāvājam vismodernāko ārstēšanu. Un tā notiek šeit pat uz vietas klīnikā. Kādēļ es kļuvu par asinsvadu ķirurgu un ārstu? Pabeidzot studijas, es ļoti ātri sapratu, kādā nozarē gribu strādāt. Es izvēlējos asinsvadu ķirurģiju, jo tā ir ļoti dinamiska disciplīna. Pēdējā laikā mēs esam piedzīvojuši ļoti strauju tās attīstību. Tā apstākļi sakrit, kad es vairāk nodarbojos ar vēnu ārstēšanu, un vēnes arī ir asinsvadi. Un savus pacientus es vienmēr skatos caur tādu asinsvadu ķirurga prizmu. Es izmeklēju arī artērijas, vēnes, un tad šo bildi lieku kopā, un tiem pacientiem, kam tas ir nepieciešams, veicu visu veidu vēnu ārstēšanu. Priekšrocības man ārstējot vēnes, protams, ir devusi arī iemaņas arteriālās ķirurģijas laukā. Un ikdienas praksē šī pieredze arī ļoti labi palīdz. Pacienti pie manis nonāk ar dažādākajām sūdzībām. Mans uzdevums ir izmeklēt cilvēku un noteikt, kuras ir tās saslimšanas atslēgas punkti, kurus vajag ietekmēt, lai mēs sasniegtu vislabāko ārstēšanu. Katru savu pacientu es izvērtēju individuāli, uzklausot tās sūdzības un veicot izmeklējumu, man kļūst skaidrs, kādā virzienā jāturpina ārstēšana. Ar vēnu ārstēšanu es nodarbojos jau kopš 2008. gada. Esmu bijis dažādās klīnikās daudz viet pasaulē. Un man ir bijusi tā iespēja izvērtēt un izanalizēt dažādas ārstēšanas metodas, dažādu aparatūru. Un tad, kad es esmu nonācis tagad līdz savai klīnikai, man ir tā iespēja šeit ieviest vismodernākās un pasaulē atzītākās ārstēšanas metodas. Man ilgadējā pieredze vēnu ārstēšanā ļauj sasniegt vislabākos rezultātus ilgtermiņā. Modernās tehnoloģijas, kurām strādāju ikdienā, ir pierādījušas sevi, jo apsekojot pacientus, kuri ir ārstēti iepriekšējos gados, mēs redzam, kad rezultāti ir tiešām labi. Es esmu pārliecināts, ka ir ārkārtīgi svarīgi mūsu pacientiem arī zināt to, ka mēs regulāri sekojam līdzi novitātēm pasaulē, dalamies ar savu pieredzi. Tādējādi mūsu pacienti var iegūt vislabāko, vismodernāko, uz pierādījumiem balstīto ārstēšanu. Izstāsti Latvijai! Svētki tuvojas! Lauku baudas veikalos atradīsiet gardākos kulinārijas un augstākās kvalitātes gaļas izstrādājumus. Lauku bauda ikdienā un svētkos. Lauku bauda veikals Berģos ir viens no mazākajiem, bet tajā pašā laikā umulīgākajiem lauku bauda veikaliem. Šajā veikalā, neskatoties uz tā izmēriem, vienmēr ir plašs pamatprodukcijas klāsts. Svaigas un kūpinātas gaļas produkcija, vietējie piena produkti, gardā mājas kulinārija, izcili sieri un vīni, garšvielas pelmeņi, svaigi cepta maize, siltie pusdienu un vakariņu ēdieni, īsta Itālijas kafija un ar mīlestību cepti konditorijas izstrādājumi. Kas var būt labāks par garšīgu sieru? Nogaršo sieru olīvu izlasi no Holandes un olīvis skaltētus tomātus un artišokus no Itālijas ar īpaši izmeklētām garšām. Lauku bauda ražo augstas kvalitātes gaļas un kulinārijas produkciju, kas iegādāta no vietējiem Latvijas zemniekiem. Berģos atrodas mājas kulinārijas ražotne, kurā tiek pagatavoti svaigi ēdieni, pildītas pankūkas, zupas, salāti, silti ēdieni, kotletes, kroketes, cepta zivs un deserti, kā arī
vairāk kā 180 dažādi ēdieni. Meklējiet Lauku Baudas veikalus vai pasūtiet caur Volt vai Bolt. Šeit Bērģos atrodas Lauku Bauda pusdienotava. Brauciet ciemos uz garšīgu maltīti omulīgā interjerā. Vai esat jau baudījuši Lauku Baudas produkciju? No sirds iesakām nogaršot. To gatavo meistari ar zelta rokām. Kas var būt gardāks? Izstāsti Latvijai. Izstāsti Latvijai. Kalniņi, gatavojamies svētkiem! Saņemties ir spēks, priecīgus līgos svētkus! Izstāsti Latvijai. Atpūkšamies, domājam par vasaru, bet neaizmirstam baudīt kultūru. Izstāsti Latvijai. Izstāsti Latvijai. Romantisks vakars sveču gaismā Rīgā. 2. jūlijā Svētā Pāvila baznīcu piepildīs klavieru skanējums. Instruments, ko nevelti dēvē par mūzikas instrumentu karali. Virtuozitātes un aizrautības pilns vakars. Šopēns, Rahmaņinovs, Čaikovskis, bet vakara noslēgumā 4 roku duets, viena no titulētākajiem Latvijas kamermūzikas ansambļa izpildījumā. Pazīstamā Rīgas pianiste, starptautisku konkursu laureāte Roksana Tārvide un īpašais programmas viesis Kaspars Bumbišs. Romantisks vakars tikai 2. jūlijā Rīgā. Sākums 20:00. Nepalaid garām sveces, klavieres un mūzika, kurai nav vajadzīgi vārdi. okoncerts.lv. Izstāsti Latvijai. ARFR zīmolam ir ļoti plašs produktu sortiments. Kāds tas ir, par to mums vairāk pastāstīs Arturs.
Tik tiešām Airify zīmolam ir ļoti plašs sortiments ar produktiem. Mēs faktiski esam šajā industrijā sortimenta līderis, piedāvājot visām vajadzībām nepieciešamām. Mums ir stacionārs ierīces, kas ir gan profesionālai lietošanai, gan arī lietošanai mājās. Mums ir ierīces ar bateriju, ko var paņemt līdzi, lietot jebkurā vietā, kur tu atrodies, bez elektrības pieslēguma. Mums ir bezvadu ierīces, kas ir ārkārtīgi viegli lietojams, uzvelc vienkārši kājās un jau gatavs. Ir mazās pārvietojumās, kas ir tikai, teiksim, kāju apakštilpiem. Un tik tiešām reizēm cilvēks skatās šo sortimentu, viņa apjūg, kas īsti ir nepieciešams man. Un mums ir tāda iespēja www.airify.lv mājaslapā aizpildīt testu, kur atbildēt uz jautājumiem, kādas ir cilvēka vajadzības, vēlmes, un mēs nokonsultējam un izstāstam, kas tad tieši kuram cilvēkam nepieciešams, jo tik tiešām ir gan zābaki, ir bikses, un tur būs dažādi, teiksim, nosacījumi, kuros gadījumos cilvēkam mēs ieteiksim vienu vai ieteiksim otru. Zābaki būs varbūt tās cilvēkam, kas ir garāka auguma, bikses būs augumā no 1,60 m līdz 1,85 m. Bikses arī būs parasti gadījumos, ja cilvēkam interesē ne tikai limfodrenāžu un tūskas samazināšana tālākajā kāja galā, kāja apakštilbos, bet vairāk gribēsies tāda visaptveroša masāža gurnu zonā, ap dibana reģionu, tā sakot, celulīta jautājumu risināšanu un tam līdzīgi gadījumi. Un tad būs cilvēki, kuriem šausmīgi svarīgi ir ērtība vienkārši, un tad tādos gadījumos mums ir bezvadu zābaki. Un kāds Artūr zābaks ieteikt man? Ja godīgi, tu šobrīd sēdi mūsu pašā populārākajā produktā, kas ir Airify Standard limfodrenāžu bikses. Airify Standard ir stacionāra ierīce, tas nozīmē, ka visticamāk un visbiežāk tu viņu lieto tieši mājās, vienā vietā, savā dīvānā. Es parasti saku tā, atstājiet savā dīvānā, vienā vietā un lietosiet gan jūs katru dienu, gan nāks arī visi draugi un radi ciemos gribēs pamēģināt. Bet es šo zābaks taču varu lietot arī savā mājā, dārzā, sēžot uz terases. Absolūti, ierīce ir maziņa, pārnēsājama, un ja vien ir elektrības pieslēgums, standarta ierīce varēs lietot jebkuru. Ja tomēr gribās to darīt meža vidū vai pludmalē, tad mums ir, kā es jau minēju, arī ierīces ar bateriju, kuras var lietot jebkur. Ir cilvēki, kas ņem līdzi viņas autobusā, lidmašīnā un vēl kur nekur. Šodien mēs uzzinājām par Airify produktu daudzveidību. Ieskaties mājaslapā airify.lv un ērti tos iegādāties internetā. Un kā jau visiem internetu veikaliem, darbojas 14 dienu atgriešanas tiesības. Bet es esmu pārliecināta, ka jums nevajadzēs atgriezt šos zābakus, jo viņi ir ideāli skaistumam, veselībai un enerģijai. Izstāsti Latvijai. Ja būvē vai remontē, meklē ABC LV. Ja ir jautājumi par medicīnu, meklē Medicīne LV. Izstāsti Latvijai. Paldies, ka biji kopā ar raidījumu Izstāsti Latvijai. Piesako mums sociālos tīklos un piedalies konkursā. Atpūšamies, baudam vasaru, bet domājam par sevi un saviem tuviniekiem. Atā!